Pietiek šitā atsisties, un tu esi garsim. Bet apgaismu joprojām nav. Nu nav, bet tas bija. Anīta, Tas sen vairs nav. mēs kā divas kaimiņienes, saka lūdzu, kad pēdējo reizi šitajos stabos dega uguns? Oi! Tad 30 gadus atpakaļ. Dažnovads, tad šeit taču ir kāds? Nu, Ropažu novads. Pa šo ielu brauc mašīnas. Normāli. Normāli. Bet nenormāli ir tas, ka šī iela, ko sauc par Alderu ielu, ir mākslīgi uztaisīta par ļoti lielu problēmu vietējiem iedzīvotājiem. Gan vienā novadā, gan arī tajā starp citu novadā. Aiz tā apstākļa, ka divi novadi nemāka komunicēt, viņi ir izdarījuši tā, ka šo pusi reizēm kāds sakārto, to reizēm sakārto, reizēm nesakārto. Atbrauc sniega tīrītājs ziemē. Ropažnieki tīra, tur paceļ kausu uz augšu, aizbrauc. Brauc ādažnieki, tīra ceļu līdz tai vietai, atkal paceļ kausu un šeit tālāk. Cik ilgi mēs ākstīsimies un tērēsim? Tērēsim līdzekļus, bet iedzīvotāji neko neiegūs. Ceļš grubuļains, ceļš bedrēs, ceļš šaurs. Nu kur tad, lai te saliek vienu mašīnu, otru mašīnu? Kur lai paliek gājējs? Kur lai paliek pensionārs? Kur lai paliek māte ar bērnu ratiņiem? Vai šis krustojums, bet līkums ir pārredzams? Nu, nē. Nu, cik ilgi tad mēs te tā mocīsimies? Divi pagasti, viena iela un risinājuma nav. Cik ilgi? 30 gadus atpakaļ izslēdz pēdējo lukturīti, lūk tur tajos stabos. Un tumšs. Pa šo ielu iet skolas bērni uz vienīgo auto pieturu sūkņu staciju. Kā tad, lai viņi te iet? Ziemā, vasarā? Mana kaimiņiene Anniņa Stanta skaidru gaiši pateica, 5:00 pa šo ielu vairāk nav iespējams iet. Nu ko, dzīvosim vēl 30 gadus tieši tādā pašā stāvoklī, ja tomēr pienācis laiks diviem novadiem pieņemt lēmumu, kā tad saimniekot, kā savest ielu kārtībā. Nu, darīsim to vienreiz.